Sveiks, Raiti! Čau, dāvi! Prieks tevi redzēt uz šī lauka, bet gribētos uzzināt vairāk, kāpēc šeit aug starpkultūra. Lauks īstenībā saimniecībai pieder sen, un šeit kādreiz bija vaļējā melorācija. Tāda bija Eiropas Savienības projekta, mēs to vaļējo melorāciju pārtaisījām pa slēgto, bet tas lauks palika mums tāpat ļoti viļņains. Un mēs nekādīgi netikām ar viņu galā, lai nu ko mēs darītu. Tāpēc mēs esam iegādājušies planieri, skreiperi, kā nu kurš viņu sauc. Tāpēc šo lauku mēs šogad atstājām Papuvē. Veselu mēnesi, pat gan 6 nedēļas mēs viņu planējām, līdzinājām, attiecīgi, lai tie grāvi nebūtu. Mums sanāca labo augsni, aiznes tur, kur ir bedres, un palika vietām 5 cm auglīgā daļa, varbūt vietām vairāk mazāk. Un lai mēs atdzīvinātu mūsu augsni un atkal iedotu baktērijām bišķi barību un mūsu starpkultūras saknes spētu izrušināt sablīvējumu, tāpēc mums te ir iesēts ļoti plašs starpkultūra maisījums, lai mēs dabūtu masu virspusē, jo te mums šobrīd masas nav, bet mums nautilā masu vajag. Lai mēs dabūtu masu iekšā augsnē, tas nozīmē izdziļināt ar saknēm. Kādreiz mēs rudenī mēģinājām to visu darīt, un pēc rudens nolīdzināšanas mēs sējām pamatkultūru un viņa nīkuļoja. Tas šīts ir tas manā izpratnē pareizais risinājums, kā pēc augsnes nolīdzināšanas atdzīvināt augsni un iet uz nākamo kultūru. Citos laukos arī tiek izmantot starpkultūra? Es gribēju teikt, esam atsākuši sēt starpkultūru no 2018. gada. Neliels vēl augu. Es atceros, kad tēvs mūsu saimniecībā sēja starpkultūru tieši jaun pienākušos laukos. Varbūt viņa nebija tik plašu maisījumu, bet ļoti izteikti tēvs sēja eļļas rutku un bija ļoti labs rezultāts. Un tad, kad mēs pārgājām uz Nautilu un es mācījos par tām lietām, un es atcerējos jaunību, kad mans tēvs to darīja, un man likās, kāpēc mums ir tik liela pauze pa vidu. Tāpēc arī tā starpkultūra priekš mums ir tāda pašsaprotama lieta, jo gan tajos laikos viņa mums palīdzēja, un tagad Nautilā viņa mums ļoti palīdz. Kas notiks tālāk ar šo lauku? Pa lielam stāsts būs ļoti vienkārši. Skatīsimies, cik šie smuki ziedošie augi, cik viņi ātri aizies pākstīs, jo es negribu, lai izveidojās sēklas no viņiem. Ja viņi gribēs veidot sēklas, mēs viņu pierulēsim, tā kā nolauzīsim un iesēsim vēl vienu starpkultūru. Un te rudenī, septembra vidū, sēsim pamat augu, kas būs ziemaskvieši. Es te nekļūdos, mums ir te vismaz 15 dažādi augi. 15 dažādi augi? Jā. Sudāna zāli mums vajag. Facelī mums ir. Jā, zirnītis. Vīķis. Jā. Šitam būtu jābūt sakņu redīsam, bet viņš ir aizgājis, tā kā viņš ir iesēts siltajā laikā, nevis rudenī, viņš neveido sakni, bet viņš ir aizgājis sēklās. Šitas būs eļļas rutks. Sinape. Griķis. Līni. Kaut kāds kviesīts, kas mums bija palicis no sēklas klāt. Saulespuķi. Kāda rapša sēkla, kas mums bija arī palikusi pāri. Tur ir auza. Vēl jābūt pupai točai. Pupini te bija ļoti, ļoti maz, mēs viņu baigi te neatradīsim. Jā. Tas ir mūsu šī brīža starpkultūra maisījums, ko mēs iesējām šeit. Gaidīsim rezultātu. Tā kā es saku, ja būs pākstis, rulēsim, ja nē, skatīsimies tālāk.